No šiem visiem šis laikam būtu mans favorīts šobrīd. Gan cenas ziņā, gan veiktspējas ziņā, gan arī tas, cik ir ērti iztīrīt. Pašam man, protams, patīk pašam uzputot pienu, kad nav trubiņas, bet kad šeit apakšā pieliek trauciņu un uzputojās piens, un to visu var kontrolēt pats. Tā kā tāda aparāta mums īsti nav, bet šis ir ļoti labs variants. Citi gan fano par Philips Latego, jo šo te var noņemt nost un iemest arī traukmazgājumā mašīnā, ielēja pienu un te iznāk smuks putiņas. 339 mums šobrīd cena. Tā kā ir tie, kas fano par šo, arī dažādi espresso, kofija, americano, cappuccino, vēl viss kaut kas stiprums. Tā kā arī laba opcija. Bet, tas teiksim tā, gaumas lieta, es laikam neesmu tik lielā starā par šo. Savukārt citiem šis būs tieši labākais variants. Un ir šāds te, Jūra, arī līdzīgs kā tas tālumā Melita, kuram arī ieliekam piena pakā iekšā, izkrit trubiņu, ieliekam piena pakā iekšā, un viņš iesūc pienu, un tās putas te arī veidojās automātiski. Tā kā šis arī ir tāds interesants variants. Ir, protams, arī ar rādziņu. To rādziņu var noņemt, tūlītās noņemsim. Rādziņu noņemam, ieliekam maltu kafiju. Bet šis ir tāds stilīgi, bet varbūt netik praktiski, jo diezgan liela ķēpa ir ar šito. Bet atkal gaumas lieta ir cilvēki, kuriem patīk. Ja šim arī ir tas manuālais piena putotājs, kur pats var uzputot pienu tik daudz, tādās putās kā gribās. Tā kā izvēle ir tikai jāsaprot vēlmes un vajadzības.